grāmata Dere Hašem, autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļ. Un iepriekšējās reizēs mēs redzējām par tādu lietu, kāpēc cilvēks sapņo, par sapņiem dažādiem, kāda veida sapņi ir, ka ir 3 veidi sapņi, kad ir parastie sapņi, ir tādi sapņi arī, kas ir tādi zīmīgi sapņi, un 3. ir pravietiskie sapņi, tas ir īsumā, atkārtojumā. Tātad šoreiz mums jāapskata parasta un neparasta dvēseles darbība šāds temats. Dvēsele ķermenī ir ieslēgta un nevar patiešo saistīties ar augstāko garīgo pasauli, ar tās objektiem, dažādiem radījumiem, bet var caur sapņiem. Tāda iespēja pastāv. Tā ir viena no iespējām caur sapņiem. Ķermenis guļ miegā un roha nešamā var pacelties augšējās pasaulēs. Tātad miega laikā, miegs, kā jau teicu, bija 1/60 daļa no nāves, kur dvēseli sadalās, kad roha nešamā šīs sastāvdaļas augstākās, kas atrodas cilvēka ķermenī, paceļas augšējās garīgajās pasaulēs, bet nefeš paliek miesā un uztur tās funkcijas. Un iztēle un nefeš veido tēlus sapnī. Un šie tēli ir haotiski bieži un nāk no dienas piedzīvojumiem, nāk no ēdiena arī, kas vakar ēsts ir, un arī no iztēles. Bet roha un nešamā paceļās augšējās pasaulēs pie garīgiem objektiem, pie malahim, pie šidim, tā sauktiem dēmoniem arī, un tā tālāk pie dažādiem objektiem. Tādā mērā, kā visaugstais to atļauj. Nekas nenotiek bez visaugstā atļaujas. Ja visaugstais nolēms, kad šī dvēsele, tāda vai cita dvēsele kontaktēsies ar tādu vai citu malahu vai dēmonu, piemēram, tad tas arī notiks. Bet bez visaugstā atļaujas nekas nenotiek. Dažreiz nešamā var nodot signālus uz nefešu. Kaut kā, piemēram, informāciju. Uz iztēles ekrānu, uz nefešu iztēles ekrānu, uz nefešu. Un tas transformējas no garīgām pasaulēm uz zemi caur simboliku. Tātad tas viss nonāk uz nefešu simbolu valodā, un tad nefeši rada tēlus. Un cilvēks var šo sapni arī, kā saka, caur tēliem, simboliem iepazīt. Ir 3 veidi sapņi, kā jau teicu, ir parastie, kas visiem parastiem cilvēkiem mums notiek, ko galvenokārt mēs neņemam vērā, tos tur nevar piegriezt vērību. Otrais ir sapņi un visaugstā vadības, kur visaugstais sūta cilvēkam signālu caur malahim. Tātad tie ir tāds augtamie zīmīgie sapņi, kā jau teicu. Un 3. sapņi pravietiskie, ko saņem no visaugstā patiešo, dažādu tēla veidā, kas šim pravietim jāatšifrē ir. Tātad šiem praviešiem ir daudz jāmācās un jāstrādā pie sevis par savām rakstura īpašībām, lai arī viņš varētu šo pravietojumu saņemt un arī atšifrēt. Tātad tā ir liela skola. Skatīsim tagad sapņus no visaugstā vadības. Tādi ir reti parastiem cilvēkiem, tādiem vidējiem, bet ir taisnējiem un lieliem neliešiem arī tādi ir. Lai, atmodinātu šo nelietu, piemēram. Ja cilvēks saņem parādījumu, domā, ka tā jārīkojas, bet var kļūdīties, jo, var būt īsts vai neīsts sapnis būt, jo šī informācija var būt kļūdaina. Tātad, ja informācija nāk no pozitīvām malahim, tad šī informācija ir patiesa, bet ja no negatīvām malahim vai no šidim, no šī dēmona, tad šī informācija nepatiesa. Bet arī klāt vēl nāk cilvēka nefeša iztēle, tātad, ir ļoti liels iespējas kļūdīties. Cilvēks guļ. Nešamā saņem informāciju no visaugstā caur malahim, nevis patiešām no visaugstā.
un nodod tālāk nefeši šai zemākai dvēseles daļai. Un tās iztēlē. Plus vēl klāt nāk paša cilvēka iztēle arī. Un tātad tas nozīmē, ka šajā ķēdītē, ja parastam cilvēkam nav iespējams izzināt patiesību. Viss ir atkarīgs, vai šis sapnis ir labais vai ļaunais, vai viņš nāk no labā vai ļaunā, vai no patiesības vai no meliem. Bet parastais cilvēks to nezina. Tātad, tas nozīmē, ka te autors te liek noprast, kad vispār uz šiem sapņiem īpaši paļauties nevajag. Bet tagad iet runa par šiem zīmīgiem sapņiem. Ja sapnis ir spilgts vienreiz, tad tas ir tāds kā mājiens, bet to nedrīkst stāstīt citiem. Tātad, nedrīkst cilvēkiem stāstīt, jo cilvēki ir dažādi, ir labie un ļaunie, un arī cilvēkam katram ir šis iecerarā iekšā, ja viņš var iztulkot šo sapni kā tādu, kā saka, ļaunu pret tevi, ja. Un ja tu stāsti viņam, viņš tev iztulko kā kaut ko ļaunu, ja, tad tas var arī notikt, tāpēc, nevajag stāstīt cilvēkiem. Te autors komentē, kad ir ebrejiem tāda atavāt halom procedūra. Ir speciāla procedūra, kur sanāk cilvēki kopā 10, ja, un tad šie cilvēki analizē un, kā saka, ar savu meditāciju, ar savu lūkšanu pie visaugstā pārvērš šo sapni no ļaunā uz labo. Tātad vēl labu šim cilvēkam. Bet, ja sapnis zīmīgais ir 3 reizes pēc kārtas vai vairāk, tad tas var būt īstenība. Tātad par šiem sapņiem tāda lieta, ja, ka šie sapņi iedalās 3 daļās, ja, kā jau es te teicu, un katrai no šai daļai savas īpatnības ir. To mēs apskatījām tagad. Tagad skatīsim tālāk darbību ar vārdiem. Tātad. Un burvība, tāds temats te tālāk nāk. Burvība no ļaunā puses nāk. Burvībā ir daudz veidu. Burvība ir, kā saka, pretsvars, ja, pozitīvajam, labajam. Un, kā saka, labais un ļaunais šai pasaulē līdzsvarā. Pasaule dalās labajā un ļaunajā, tātad jābūt abiem svara kausiem vienāda līmenī. Un tas ir normāls stāvoklis, ja kaut kur ir pārsvars, ja, tad ir anomālijas sākās. Tagad apskatīsim par pravieti. Pravietis var pacelties augstu, pie labā, pie visaugstā, bet nelietis var nolaisties arī pie ļaunā, ļoti zemu, un pie burvības, ļoti zemu, pie dažādām parapsiholoģiskām parādībām, kā piemēram ekstrasens, ja, ar šo lietu ir ļoti, ļoti daudz tāra brīdim, kā aizliegts nodarboties ir. Jo mistiska lieta neiziet no mūsu materiālās dabas likumiem, tā nāk no garīgās dabas likumiem, no ļaunā puses. Tātad ļoti jāuzmanās, jāmācās ir tora instrukcija, lai varētu zināt, kas ir labs un kas ir ļauns, lai vienkārši, kļūdas pēc arī neaiziet pie tā ļaunā. Senos laikos bija tādi lieli burvi un magi. Un, piemēram, Torā spilgts piemērs ir par šiem Ēģiptes burviem, ja, kad Ēģipte kā valsts bija, tāda valsts, kur maģija bija ļoti populāra, kur pat pilnīgi Ēģiptes robežas bija noburtas, ja, kur, šie vergi, ja, kas tur strādāja, viņi nevarēja aizbēgt no šīs valsts. Tālāk par robežu viņi netika. Un kā tas iespējams, es nezinu, bet labi, mūsdienās tas iespējams ar dažādām novērošanas kamerām, ja, dažādi žogi un tam līdzīgas lietas, bet tad bija vienkārši robeža bija noburta, ja, un kas tur pie tā vainīgs bija Bīleāms, faraona padomnieks, kas ar šo lietu nodarbojās, ja, viņš ļoti liels smags bija, liels burvis, un viņām bija viss no šī ļaunā puses šī burvestība. Viņš bija liels burvis un zīlnieks bija. Tātad senos laikos bija šādi burvi.
Un mūsu laikos tādi vairs nav, bet mums jāzina, kas tas tāds ir šī burvība. Un ka ar to nedrīkst, kā saka, rīkoties, un to nedrīkst tur mācīties, jo jāzina, kas tas ir. Ir jāpēt, kas tas ir, bet vienkārši nedrīkst ar viņu, kā saka, manipulēt. Mūsdienās nav vairs burvi, jo šīs paaudzes, krīt zemā garīgumā. Tātad, kā jau te teicu, ja noliek labo un ļauno svaru kausos, attiecīgi tas labais garīgums krīt, arī attiecīgi šim ļaunumam jākrīt zemāk ir. Un mūsdienās progress ir tikai zinātniskais lielākā daļa. Nav vairs tā, ka cilvēks iedarbojas uz garīgām pasaulēm ar dažādiem, kā saka, paņēmieniem uz garīgām objektiem, un izmaina šo materiālo pasauli. Tagad zinātne izmaina no materiālo uz materiālo. Tātad mūsdienās arī morālē ir regress, teiksim, iet uz leju. Jo tālāk no Toras dāvāšanas brīža, jo dziļāk tumā parādās. Mūsu dvēseles ir zemākas un rupjākas. Mēs atkārtojam te no Toras, ka pirmā tempļa laikā bija dažādi brīnumi, arī templī bija un bija ļoti daudz praviešu bija un cilvēks varēja jebkurš uzzināt. Teiksim, katrā savā dzīves situācijā risinājumu iet pie pravieša un vienkārši prasīt, jo pravieši bija ļoti daudz Izraēla tautā. Bet pie otrā tempļa vairs nebija, jo krita arī svētuma līmenis un krita arī netīrības līmenis. Tā mēs redzam, ka tagad jau vairs nav tāda tieksme uz elku kalpību, kāda bija agrāk. Kāpēc tas tā bija? Te mēs atkārtosim, kad pēc pirmā tempļa sagrāvas ebreji bija 70 gadus Bābeles trimdā, Babilonijā. Un tad, kad viņi atgriezās Ezras laikā, Ezras Nehēmijas laikā, tad tur bija lielā sapulce, un viņi analizēja tās kļūdas, kas bijušas ir pirmā tempļa laikā, un lai tās vairs nākotnē neatkārtotos, kaut kas bija jādara, un tāpēc viņi lūdza vispirms visaugstajam, lai visaugstais noņem šo iecerā uz elku kalpību. Visaugstais izpildīja šo lūgumu, nebija vairs šī elku kalpība, nebija tieksme pie šiem ļaunajiem gariem, tā saka, un dēmoniem, kur kontaktēties ar šiem ļauniem, kā saka, objektiem. Bet arī paralēli, tāpēc, ka šis pazuda, tāpēc arī bija jābūt taisnībai svara kausos vienādā līmenī, arī pravietība pazuda līdz ar to pašu, un tagad no šī brīža, mums jau 2500 gadus nav vairs pravietības, tas nozīmē visaugstais patieši ar mums nerunā, visaugstais runā ar mums tikai caur apstākļiem un dažādiem notikumiem. Un kas tad vēl tur bija? Tad vēl bija tāds grēks pie pirmā tempļa, kā izvirtība bija liela. Un arī to lūdza šie lielās sapulces dalībnieki, lai visaugstais arī šo iecerā noņem uz izvirtību. Bet Satan iebilda kā prokurors, viņš teica, ja noņem šo, tad kaut kas jāliek vietā tur ir, piemēram. Tā tad netiklībai beigās visaugstais nolēma noņemt tikai pusi no iecerā. Bet Satan pievienoja klāt, kā saka, izteicās pretenzijas, un visaugstais, tad piekrit, un pievienoja tagad tāda lieta kā hindat mamon, tieksmi uz naudu. Tātad liela mantkārība pievienoja tur. Jo agrāk tik liela nebija šī mantkārība, sevišķi mūsdienās mēs redzam, kāda ir ļoti liela tieksme uz naudu cilvēkiem, naudas vara pārņemt cilvēku, kas no agrāk tik liela nebija tomēr. Un tā ir tagad. Un tā pasaule tagad arī grimst garīgai netīrībā. Tāpat krīt arī šis tumā līmenis. Un tāpēc burvība ir gandrīz izzudis mūsdienās. Tāda, kā agrāk, tā vairs nav. Nav tāda burvi, kā Bīleāms, piemēram, bija,
kas tādas lielas brīnums darīja, iespaidojot šos dabas spēkus, ja šos dabas malahim, un izmainot dabas likums, iespaidoja šo materiālo pasauli, tik lieli vairs nav. Tas ir, jā, vēl palicis, bet nu tik liela nav, kā te saka autors. Bet kā tad var izmainīt pasauli, iespaidojot pozitīvos vai negatīvos spēkus? Un te autors stāsta, ka sākums visai radībai, nu kā jau iepriekš arī tika teikts, ja, ir transcendentālie spēki. Mūsu pasaulē konkrēti ir iemesli šie spēki. Tie ir loģiski sastādīti un veido mūsu pasauli. Tā tad ideja nāk no visaugstā, un tā pamazām, kā saka, ideja, un tad ir projekts, ja, un tad ir realizācija, un tad ir beigās mūsu materiālā pasaule. Tā ķēdīt nāk, kas kādu veidā caur garīgām pasaulēm no visaugstā uz mūsu zemāko pasauli. Nu, un arī šie mīnus spēki, šie ļaunā spēki nāk ļaunums uz mūsu pasaules. Nu, galvenokārt jau, kā saka, cilvēks pats ar savu brīvo izvēli ģenerē šo ļaunumu, ja? Ģenerē šo ļaunumu, tas iet pie visaugstā, ja? Un tad, nu, attiecīgi, kā saka, mērs pret mēru, ja? Nāk šīs ciešanas, netaisnība, iespēja izvēlēties ļaunu, dažādi plēsīgi dzīvnieki un tā tālāk, tas viss nāk uz mūsu pasauli. Bet kopējā ainā tas kalpo labumam, beigās jau visaugstais vērš visu uz labu. Viņš neiznīcina šo pasauli dēļ šī lielā ļaunuma, kas tomēr nāk no cilvēku brīvās izvēles. Bet visaugstais tomēr vērš uz labu šo visu un pastāv un viss eksistē, nekas nav tā, kā teiksim tajos plūdu laikos vai pie Bābeles toņa laikos, kas bija. Nu, tāda situācija vairs nav. Nu, bet viņi mūsdienās tādu veidojas gan tagad, bet, nu, cerēsim, ka visaugstais vērsīs visu uz labu. Jo labums tas ir tas, kas paliek mūžīgi, bet ļaunums ir tāds īslaicīgs. Nu, ja viņš arī notiek, tad to visaugstais pārvērš par līdzekli, lai nonāk pie labuma. Tā ķēdīt te ir tāda. Visam šai pasaulē ir saknes garīgajā pasaulē. Mēs esam projekcija no šīm saknēm. Un no šīs garīgās saknes, no visaugstākajās pasaulēs, līdz mūsu pasaulē ir daudz etapu, transformācija garīgajās pasaulēs. Tātad, kas kādu veidā jācaur transcendentāliem spēkiem un malahim, gan objekti, gan notikumi, ja, transformējas uz mūsu pasauli. Nu, te, piemēram, autors saka, ja, pa tādām, emocijām, ja, skumjas un prieks, tās nav materiālajā pasaulē, jo molekulas nepriecājās un atomi nepriecājās, tātad tas nāk no garīgajām pasaulēm, viss šīs izjūtas. Ir fizikas likumi un garīgās pasaules likumi, un viss ir noteiktos rāmjos. Tāpēc arī viss garīgais atrodas mūsu pasaulē ierobežots. Un pats galvenais, kas ir, tas ir visaugstā klātbūtne, ir apsekta. Caur dažādiem objektiem, caur dabu, ja, ir apsekta. Mēs ar mūsu maņu orgāniem to nejūtam un neredzam. Bet te nu nāk pats galvenais. Bet visaugstais izveidoja tādu iespēju, ka ir iespēja atslēgt dabas likumus materiālajā pasaulē, izmainot likumu garīgajā pasaulē. Nu, te tādu piemēru dod no Tāras, ka Mošē pie šīm 10 mocībām, kas bija Ēģiptē, ūdeni pārvērt asinīs. No labā puses, tātad izmantojot šo iespēju no pozitīvā puses, no visaugstā puses, šo izmaiņu izdarīt garīgajās pasaulēs un tādējādi
Un sekas šai izmaiņai garīgās pasaulēs bija tādas, ka ūdens pārvērtās asinīs, jo šī mocija bija paredzēta. Nu, tātad tas nāca no visaugstā, ja? Un tas bija no pozitīvās puses tad. Bet faraona burvi, kas bija visu laiku trenējušies, nu, kā saka, šajās maģiskajās lietās, ja? Šajos burvībās lielajās, kas arī varēja tāpat caur ļaunā, kā saka, iespaida puses, ja? Arī varēja izmainīt tāpat dabas likumus. Tā faraona burvi to paši izdarīja no ļaunā puses, tātad bez visaugstā, caur dažādiem elkiem. Bet zinātnieki mūsdienās arī dažreiz to pašu var izdarīt, no materiālo uz materiālo. Tātad, izmantojot materiālās dabas likumus, ja, pārveidojot matēriju un izveidojot citu matēriju, teiksim, ja. To zinātne var izdarīt daudz lietas mūsdienās. Un tā neskaitās burvība. Tā ir zinātne, tas ir pētnieciskais darbs. Tas ir dažādi zinātnisku atklājumu rezultāts, kas to ļauj izdarīt. Paldies!